Labdien! Šodien mums būs neparastākais raidījums, kad līdz šim televīzija nav bijis. Pie manim viesos mans draugs Kristaps Kresliņš ar ģimene, Kroga aptiekas īpašnieks un grupas mācītājs un esīt dalībnieks. Mums būs punk rock raidījums. Es nevaru nenoturoties paņemt šo smuku ķirbi, kaut ko izdomāsim arī. Nekrāsojies, palici tieši kāda tu esi. Un zaļamīši. Jo, paldies, paldies! Jā! Paldies, davai, čau. Paldies tev. Čau visiem. Krūmi kundze, palici tieši kāda tu esi. Labrīt visiem! Esam atpakaļ virtuvē. Ko mēs šodien jums pagatavosim? Šodien es uztaisīšu ļoti vienkāršu, bet ļoti garšīgu ēdienu. Tas ir antrikots, lielopu ar varītiem kartupeļiem, ar sviestu, ar visiem garšaugiem. Un uztaisīsim tādu klasiku antrikots ar mūsu Latvijas vīra bučiņu. Un uztaisīsim anšovu sarkanvīnā un sipulu merce pie antrikota, kartupeļi. Un deserte mums būs ogu klaflūti. Tas ir, mums ir melenes, mums ir zemenes. Ķeramies pie darbas. Sākam ar merci pagatavošanu. Sagriezīsim sipulus. Nav obligāti tur nekādu pietuvotas formai. Varat tā sagriezt un atstāt. Varat kā es tādiem nepārāk smalkiem kubiciņam, jo mēs to visu apcepsim ar vīnu, ar etiķi. Pieliksim klāt mūsu vīra bučas bretiņas filē, pasautēsim un sablenderēsim. Tagad apcepsim uz sviesta sipulus un izmantosim manas sievas dāvanu itāļu pannas ballerini. Tā. Sviestiņu un izkausēsim nedaudz. Šitai pannai ļoti pateicīga virsma gatavot šos ēdienus, jo viņa mums atļauj visvienmērīgi un smuki pacept un nekas nepiediegs, nekas nepielips. Izkausēt sviestu vajag tā, lai būtu tāda baltas putiņas. Nu, ot tas ir jau. Es palīdzēju viņai izkausēties vienmērīgi. Pievienojam sipulus. Kā arī veram vaļā burvīgo kiršu pussalsu portvīnu. Vīnu pievienosim tulīt sipulim, kā arī pievienosim klāt etiķi, lai mums tur viņi reducēs, nu tā kā tvaicēs, lai izgaro alkohols. Pievienosim klāt nedaudz sali, nedaudz piparus, un varbūt nedaudz cukuriņa. Kamēr mums gatavojas burvīgas, fantastiskas merce, es ieraudzīju idīlē. Tas ir mani mīļākie muskāti ķirbi, un es padomāju, mēs varam kaut ko taču uztaisīt, un kaut ko mēs tulīt viņu bišķiņ pacepsim ar sviestiņu, pēc tam sablenderēsim, aplēsim vai kartupeļus, kaut kā vienkārši feelinga dēļ. Jūs arī varat darīt, kad jūs ienācat veikalā, jūs aptuveni zināt, ko jūs gribat nopirkt, ko jūs varbūt gribat gatavot, un tā jūs varat nejauši paņemt kaut kādus produktus, kas jums patīk.
un varat apvienot ar to, ko jūs gatavosiet. Esiet radoši. Opapā. Arī ievietosim sviestu. Vispār man ar sviestu ir tāda ietekme. Ne tikai tradicionāli franču virtuvē, man ļoti patīk strādāt ar gi. Manuprāt, ka sviests piedod ēdieniem fantastisku garšu. Un jūs varat man piekrist un mēģināt to gatavot, vai varat man piedāvāt citus variantus. Tagad kausiesim sviestu. Sviestam pievienošu arī muskatriekstu, pierīvēšu, nedaudz pipars un sals. Tas ir viss. Pēc tam mēs viņu sablenderēsim. Es ceru, ka jūs redzat, kāda krāsa tam ķirbim. Tas ir mans mīļākais ķirbis. Un septembrī, tad, kad tu viņu nogriez, tad daiviņa viņa ar cukura lasītiem tādiem garšīgiem. Un tam viņu pilnīgi var vienkārši ēst, svaigu, taisīt salātus. Kā es jau solīju, pievienosim nedaudz muskatrieksta mūsu ķirbiem. Pielikam klāt sali gan ķirbiem, gan nedaudz, jo atcerēsimies, ka bretiņas ir ļoti salītas, un šitie ir ļoti stipri. Es speciāli paņemu viru bučiņu, lai būtu nedaudz bruno cukuru. Pievienojam to. Ja jums rodas jautājumi, kāpēc es izmantoju tik daudz bruno cukuru, rakstiet man Facebookā, atbildēšu. Esam gatavi pielikt klāt mūsu brētiņas mercei. Skatieties, es lieku veselus, jo es pēc tam viņus sablenderēšu blenderī. Varat, ja jūs gribat atstāt gan sipolus, gan brētiņas kaut kādiem gabaliņiem, viņus var arī ar salfēti nosisināt un sakapāt ar nazi. Neskojies, palici tieši kā tu esi. Ķirbim es pievienošu nedaudz ūdeni, ja? Un beigas paņemsim burvīgo fetiņu jaunpila un ieliksim tur, uztaisīsim tādu mercīti ķirbis ar fetiņu un varbūt biespienu iemetīsim kartupeļu. Paspēlēsimies. Tād griezīsim gaļu, piparosim, salīsim. Tas ir burvīga nākotne lielopu antrikotu gaļa. Un mēs zinām, ka nākotnē nepārdos mums zirgu. Tagad es ātri sagriezīšu kartupeļus, uzlikšu viņus varīties. Griežam gaļiņu. Burvīgo, superīgo mūsu mugurdaļu. Griezīsim tādiem riktīgiem gabaliem. Aizmirsu jums pateikt, ka Kristaps būs ar ģimeni, ar sievu un meiteni. Un es domāju, ka bērniem mēs uztaisīsim tādu pieklājīgāku gabalus, mazāk. Tā, salisim, piparosim gaļu, atliksim viņu atpūsties, lai iesūcas sals un pipars, un ķersimies klāt pie galvenā mūsu headlinera deserta. Es pavisam aizmirstu, ka idilē es paņemu vēl fantastisko cidoniju vanīlas merce, pielikšu klāt pie bretiņam. Gaļa gatava, liekam atpūsties viņu un ķeramies klāt pie deserta.
Taisam desertu klafuti, izmantojam saldētas sogas, zemenes un krummelnes, miltus, olas, atkal brunu cukuru, sviestuņu nedaudz, cepamo pulveru un jogurtu. Sāksim ar to, ka putosim olas ar cukuru. Kaut kur 5 olas paņemsim. Olas pirms tam ļoti labi, ja jūs izņemsiet no leduskapja, lai viņi pastāv kādus pusstundu, lai atgūst istabas temperatūru. Tā, cukurs. Cukura nevar būt pa daudz. Aptuveni 150 gramu cukuru par 200. Lai deserts nebūtu arī pa saldu, būs arī jogurts un tas sogas un saldējs būs tā, ka mēs saputosim saldo krējumu un nedaudz uztaisīsim arī cukurpudre, paradīšu, kā taisīt no parastā cukura cukurpudre un pieliksim klāt saldam krējumu un saputosim tādu krēmiņu pie salda. Izkausam sviestiņu un pievienosim pie olam. Tā, sviests izkusa. Pagaidīsim pāris minūtes, lai viņa atdzēs. Pa to laiku ņemam sviestiņu. Taisam tā. Visas formiņas. Liejam sviestu, ieslēdzam nedaudz un pievienojam. Jā, forši. Pievienojam jogurtu. Tagad pievienosim miltus, pievienosim sodu nedaudz un nedaudz cepamo pulveri. Tā, nodzēsam sodu ar citronu. Nodzēšana tas, viņa noņem gan to sodas garšu, gan arī pacels mūsu cūku. Un nedaudz cepamo pulveri, arī šķipstiņu. Mikla ir gatava. Klaflūti miklai jābūt diezgan tādai pašķīdrai. Tagad samaisam un pievienosim ogas. Tā, iemaisam ogas, saliksim pa formiņam un ieliksim krasnī 160 gradi. Pacepsim līdz 25 minūtēm. Klafūti viņa nebūs ļoti izcepta. Viņi varētu būt, ka pa vidu viņa būs tāda bišķiņ mitra. Gribu parādīt jums, kā uztaisīsim pudercukuru no cukura. Varat izmantot blenderi. Un tad varbūt kādam ir mājās kafijas veicas dzirnaviņas, tāda elektriskas straume. Varat izmantot to, ļoti laba lieta. Pudercukurs ir gatavs. Ķirbis novarījies. Mēs pievienosim mūsu jaunpīlu fetiņu. Viņa ir tāda salīta, ļoti patikama garša.
Sablenderēsim ar ķirbi un caur sietu izbersim. Tagad sablenderēsim bretiņas ar sipoliem. Tur vīns, eķikis, nedaudz sals, arī cidonies džems. Tas viss mums pastāvēja pannas, pakarsējas. Tagad tādi, kad mums ir vajag konsistencija un garša. Tā, pietik, nevajag tik viņu smalki blenderēt un lejam atpakaļ. Izlejam un bišķiņ pasildam. Nokašam kartupeļus un gaidam cemiņos, jo Kristap mums sagatavoja dāvanu. Redzēsim, kas tas ir pa dāvana. Pievienojam kartupeļai sviestu. Un nedaudz sastampājam. Es sagriezu tādu ļoti lielu gabulu antrikota, jāpacep no katras puses pa 6 minūtēm. Kristaps un Sergeji iekaro Latviju. Labi, un iekarosim Latviju ar vienu kokteili, ko es iemācījos no draugiem Amerikā, kas saucās New York Whiskey Sour, kas ir, pamatā skābais viskijs. Un mēs vienreiz jau paprovējam un jau zinu, kad ir jaudīgs un labs, jā. Labi, vispirms uzliksim drusku cukuru uz glāzes maliņas, tā lai drusku foršāk izskatās un arī garšo, piedod tādu saldumu. Tā, tagad te es esmu sagatavojis jau uz priekšu manu speciālo skābo sulu, kur ir trešdaļa laimas sula svaigs spiestā, trešdaļa citronu sula svaigs spiestā, un tad ir cukurūdens, kur ir, pūdercukurs un ūdens. Un es izmantoju pūdercukuru, jo tas daudz ātrāk izšķīst. Un ieliekam šeikerī vienkārši drusku ledutiņu. To skābo sulu. Starp citu, šo arī var gatavot ar rumu vai ar šņābi. Un tā, un ir šausmīgi atsvaidzinoši. Tā, viskiju pieliejam. Apmēram pusi uz pusi. Sakritam kārtīgi. Un tad, ieliekam ledu glāzē druski. Otro uztaisam fiksi. Zinu, ko var uzlikt katram citronu un laimu gabaliņu. Maliņam? Jā. Izpalīdzēt tā. Un tad, kas padara šo te sevišķi, ir tas, kad mēs pieliesim klāt tādu kārtiņu sarkanvīnu. Un mēs izmantosim to vīnu, ko Sergejs lietoja anšovi mērcē. Pieliekam drusku sarkanvīnu katram klāt. Un tagad vislabākais moments ir pagaršot. Priekā. Lai labi garšo. Man ir labāks akcents nekā tev.
Ejam ēst. Labi, laižam. Palici tieši kāda tu esi. Tev saku paldies, Krūmiņš. Liels paldies. Krūmiņ kundze, palici tieši kāda